Sveiki! Prieks jūs redzēt lekcijā cilvēka anatomija. Protams, lai kādā jomā jūs strādājat, bet ja jūs strādājat ar cilvēku, ļoti svarīgi ir tātad zināt cilvēka anatomiju. Un šī pirmā lekcija būs ievads anatomijā, kur mēs apskatīsim galvenokārt terminoloģiju, lai nākamajās lekcijās jūs saprastu, par ko ir runa. Kas tad pēc definīcijas ir anatomija? Tā ir zinātne, kas pēta ķermeņa formu un uzbūvi saistībā ar tām funkcijām. Ja? Tad anatomija sīk un smalki apskata dažādas sistēmas, cilvēka kaulu sistēmu, muskuļu sistēmu, nervu sistēmu un tā tālāk. Ja mēs runājam par pozu, kādā mēs apskatām cilvēku, lai jūs saprastu vienmēr, ja, tad ir šī anatomiskā poza, vertikāla pozīcija, kājas ir plecu platumā un plaukstas ir pavērstas uz āru. Ja, šādi, nevis šādi vai šādi, bet tad šī ir anatomiskā pozīcija, kurās parasti apskata muskuļus un visas sistēmas. Un sāksim uzreiz ar terminiem. Ja? Tad visbiežāk šie termini ir pa pāriem, piemēram, pirmie termini ir mediāli un laterāli. Tātad mediāli nozīmē atrodas tuvāk viduslīnijai, laterāli nozīmē atrodas tālāk, tātad vairāk uz ārmalu, uz sānu. Ja? Tātad, ja mums ir šī vertikālā līnija, kas iet cauri ķermenim, tad mediāli nozīmē tuvāk šai viduslīnijai, laterāli nozīmē tālāk uz sānu no šīs viduslīnijas. Piemēram, ja mēs runājam par kāju muskuļiem, ja, mums var būt laterālās grupas muskuļi, kas atrodas tālāk uz sānu, un mediālās grupas muskuļi, kas atrodas tuvāk viduslīnijai. Ja? Vai arī vienkārši runājot par quadriceps femoris, mums ir mediālā daļa un laterālā daļa. Ja? Mediālā tuvāk viduslīnijai, laterālā tālāk. Tad ir augšējais un apakšējais. Augšējais ir superior un apakšējais ir inferior novietots. Tātad superior novietots virs un inferior novietots zems. Ja, tā kā novietot zemāk, tā kā tādi plauktiņi. Piemēram, šeit mēs varam paskatīties, ja mums ir lāpstiņa, lāpstiņai pa vidu ir šī lāpstiņas šķautne un muskuļi, kas ir novietots virs lāpstiņas šķautnes, ir superior un zem lāpstiņas šķautnes inferior. Tad ir proksimāli atrodas tuvāk ķermenim un distāli atrodas tālāk no ķermeņa. Visbiežāk šeit mēs runājam par ekstremitātēm, ja, piemēram, runājam par šo augšdalma kaulu. Ja. Tātad augšdalma kaulam distālā daļa ir šeit un proksimālā daļa ir šeit. Ja. Proksimālā tātad tuvāk ķermenim un distālā tālāk no ķermeņa. Tad ir priekšējais anterior un mugurējais posterior. Ja mēs, piemēram, atrodas priekšā un atrodas vairāk novietots uz mugurpusi. Kraniāli un kaudāli. Latīniski galvaskauls ir kraniāli, ja, tātad kraniāli, ja, viss, kas atrodas tuvāk galvaskausam, tātad mēs sakam kraniālā virzienā, viss, kas atrodas tuvāk krustakaulam, kaudālais virziens. Virspusējais superficiālis un dziļais profundus. Ja? Ja jūs zinat, darbojaties ar muskuļiem, visbiežāk mums ir virspusējā muskultūra un dziļā muskultūra. Ja? Tātad virspusējā, piemēram, atrodas tuvāk kādai. Dziļā atrodas, ja mēs, piemēram, ņemam par piemēru muskuļus, tad rectus abdominis, kas ir virspusējais vēderpreces muskulis, ja, viņu mēs saucam par superficiālo muskuli, bet savukārt transversālais vēdera muskulis ir vairāk dziļais, ja, profundus. Ārējā rotācija ir eksternus un iekšējā rotācija ir internus. Ja.
eksternus, internus, ja mēs runājam par kustību, piemēram, pleca locītavā. Labais nozīmē dekstra un kreisais sinistra. Ja? Piemēram, labā roka ir dekstra, kreisā sinistra, un šo ir viegli atcerēties. Visbiežāk anatomijā mēs atceramies Dekstera laboratoriju, kur deksters ir labais, un viņa māsa Didi sinistra ir tā kā sliktā, kura vienmēr tā kā izjaut viņa eksperimentus. Tad ir ventrāli, atrodas tuvāk priekšējai virsmai un dorsāli tuvāk mugurējai virsmai. Nu, piemēram, ja mums ir krūšu kauls, ja, tad viņš vairāk atrodas ventrāli, novietots priekšējai virsmai, un tātad mugurkauls ir vairāk tomēr nedaudz dorsālajā virzienā. Un šeit ir attēls, no kura jūs arī varat varbūt labāk saprast. Tālāk runājot par plaknēm, kurās anatomijā tiek apskatīts ķermenis, ir frontālā, sagitālā un tātad horizontālā jeb transversālā plakne. Varbūt sākšu ar transversālo, to visbiežāk funkcionālie speciālisti varbūt redz mazāk un dzird mazāk. Tas ir, kad mums ir cilvēks, un mēs viņu tā kā pāršķeļam un varam skatīties it kā no orgānu sistēmas no augšas. Ja? Piemēram, piemērs ir, kad jūs aizbraucat uz jūru, ja, un jūs redzat šo te horizontu, mums ir jūra un mums ir debesis, ja, horizontālā plakne. Taču visbiežāk mēs funkcionālie speciālisti saskaramies ar frontālo un sagitālo plakni. Ja. Tātad frontālā plakne no priekšas, ja, ka jūs skatāties un redzat visu mani šādu no priekšas. Frontālā plakne no mugurpuses, jūs redzat visu man no mugurpuses, un tad ir sagitālā plakne no kreisās puses un sagitālā plakne no labās puses. Nu, paņemsim piemēru. Ja mēs gribam apskatīt cilvēka, vai viņam ir simetriski pleci, mēs visbiežāk to apskatām frontālajā plaknē, jo šeit mēs redzam abus plecus. Ja? Mēs varam redzēt, piemēram, vai viens plecs ir novietots augstāk vai zemāk, tāpat to mēs varam redzēt frontāli no mugurpuses, bet vai mēs to varam redzēt sagitālajā plaknē? Īsti nē, jo šeit mēs redzam tikai vienu plecu, otru mēs neredzam. Ja? Savukārt sagitālajā plaknē mēs varam apskatīt, vai pleci atrodas vairāk protrakcijā, ja, novietot uz priekšu vai retrakcijā uz aizmuguri. Ja. Atkal savukārt šo te protrakciju, retrakciju mēs nevaram redzēt tik viegli frontālajā plaknē. Nu, lūk, un tad sāksim ar tādu pirmo lielo sistēmu, par kuru mēs runāsim. Tātad ir skelets un kaulu savienojuma veidi, ja, par kauliem. Tātad skeleta funkcijas, galvenā tātad funkcija, kas vienmēr visiem nāk prātā, tā ir balsta funkcija. Ja? Tātad skelets mūs balsta, otrā funkcija ir svira. Ja? Tātad kustība aparāta pasīvo daļu veido kauli, bet aktīvo daļu veido muskuļi. Nu, ko tas nozīmē? Ja? Tātad mums muskulis kontrahējs, piemēram, biceps. Ja? Tātad kontrahējs nozīmē sasprindzinās, ja? Tātad, un šī sasprindzinājuma rezultātā viņš kustina sviru, un tā tad veidojas elkoņa saliekšana. Ja, ja mums tā tad nebūtu kaulu sistēma, tas muskulis tur varētu sasprindzināties, bet mums nenotiktu šī te rokas saliekšana. Aizsarga funkcija, un tagad jūs varat padomāt, ka tas tiešām tā ir, ka dzīvībai svarīgi orgāni novietoti galvenokārt tieši kaulu dobumos. Galvaskauss. Ja? Tātad galvaskausā iekšā ir smadzenes. Ja? Un šis te galvaskauss aizsargā šīs smadzenes. Ja? Tad krūšu kurvis atrodas iekšā sirsniņa. Iegurnis, ja, arī atrodas orgāni iekšā. Asinsrades funkcija, jā, lielajos stiebru kaulos ir kaula smadzenes, kas atbild tieši par šo te asinsradi. Depo funkcija, kaulos uzkrājas 50% no organisma minerālvielām un arī organisma vielmaiņas funkcija.
Kaulu šūnas. Kaulu šūnu sauc osteocīts. Ja? Un no kā osteocīts rodas? No osteoblastiem. Osteoblasti ir šūnas, kas ar šīm savām komponentēm, olbaltumvielu un kolagēnu galvenokārt un arī citām veido jaunas kaulu šūnas. Savukārt osteoklasti ir tās šūnas, kas noārda. Ja? Tātad ir ļoti svarīgs gan šis noārdīšanās process, gan arī šis jaunu šūnu veidošanas process. Ja? Tātad svarīgs moments ir, lai šie osteoblasti un osteoklasti darbotos harmoniskā sinerģijā, lai mums noārdās, uzražojas, noārdās, uzražojas. Ja, ja piemēram, aktīvāk darbojas osteoklasti, kas vairāk noārda, un šie osteoblasti nespēja atjaunot šīs šūnas, tad cilvēki sastopas ar osteoporozi. Ja, tad kauli kļūst trauslāki. Un kauliem ir dažādas formas. Ja? Tātad anatomijā mēs varam sastapt, ka mums ir garie kauli, un garie kauli ir tie, kuri galvenokārt veido šo sviras funkciju. Ja? Tātad galvenokārt tie ir arī ekstremitāšu kauli, kas ir augšdāms, apakšdāms, augšstilps, apakšstilps, ja? Kas nodrošina šo kustību. Īsie kauli, kam piemīt liela mehāniska izturība. Visbiežāk šeit mēs runājam par plaukstas pamatnes un pēdas pamatnes kauliem. Ja? Tad, ja mēs iedomājamies pēdas pamatnes kaulam, ir jānotur ļoti liels svars, ja? Tad ļoti liela mehāniska izturība. Plakanie kauli veids galvenokārt aizsargu funkciju, kā jau es minēju, ka vispār tā ir kaulu funkcija. Ja? Un plakanie kauli galvenokārt atrodas, piemēram, galvas kausā, arī iegurnī. Un tad ir jauktie kauli. Jauktos kaulus mēs sastopam mugurkaulā. Un tad ir arī pneimatiskie kauli. Šiem kaulu gaisa dobumiem ir atveres uz deguna dobumiem, un tos galvenokārt var sastapt sejas kaulos, ja, kad ir šīs izējas uz deguna dobumu. Par kaulu augšanu. Ja? Tātad kaulam ir jāaug gan platumā, gan garumā. Platumā kauls aug ar kaulplēves palīdzību, jeb to saucamo periostu. Kaulplēve ir apkārt kaulam, tur iekšā ir šie osteoblasti. Ja, un tad ar šo kaulplēvu kauls mierīgi var augt platumā. Savukārt garumā kauls aug ar augšanas krimšļa plātnītēm, saucamajām augšanas zonām. Ja, tad šim kaulam galos ir šīs zonas, kur tātad arī kauls var augt garumā, abos virzienos. Ja, un ir tāds moments arī, kad šīs plātnītes pārkaulojās, un tad tā augšana ir apstājusies. Un šeit ir tas, kad bieži saka, ka nedot jauniešiem pārāk lielas slodzes, lai šīs augšanas zonas netraumētu, neiekaist un lai neietekmētu šo augšanu. Visbiežāk tas ir tādos sporta veidos, kur šis augums ir ļoti svarīgs, piemēram, basketbolā. Un kaulu savienojumu veidi. Mums ir nepārtrauktie kaulu savienojumi un pārtrauktie kaulu savienojumi. Ja? Tātad pārtrauktie kaulu savienojumi ir locītava. Ja? Mums ir viens kauls, otrs kauls, pa vidu ir pārtraukums, un tad mums veidojas locītava. Nepārtrauktie kaulu savienojumi pārsvarā, tur tās kustības ir ļoti maziņas, ja? Piemēram, krusta kauls, ja? Kur šis kauls ir pārkaulojies jau ar laiku, jau tur tās kustības ir ļoti minimālas. Ja? Vai, piemēram, krūšu kaulā, starp visiem krūšu kaulā daļiņām ir šis skrīmslis. Ja? Tā nav īsti tāda ļoti kustīga locītava, bet tātad, jā, tad par to savienojumu kalpo skrīmslis. Locītavu veidi galvenais, kas jums šeit ir jāatceras, kad mums ir vienas, divas un daudzas locītavas. Ja? Tas ir vairāk tā, lai jūs izprastu, ka visas locītavas nevar kustēties vienādi. Ja? Tad, ja mēs runājam par vienas locītavu, kustība ir iespējama tikai ap vienu asi. Šeit mēs galvenokārt runājam par pirkstu falangām. Ja? Mēs varam viņu tikai pārsvarā saliekt
un atliekt, jā, iztaisnot. Mēs nevaram viņu vienkārši brīvi vēl rotēt un kustināt uz dažādām pusēm. Divasu locītava kustība notiek ar divām savstarpēji perpendikulām asīm divās plaknēs, piemēram, elkoņa locītava, ja, fleksija, saliekšana, fleksija, iztaisnošana, ekstenzija, supinācija un pronācija. Ja, šeit jau ir tā kā divas asis. Un daudzasu locītava galvenā, daudzasu locītava, par ko es varu iedomāties, kas kustās daudzās asīs, ir pleca locītava, ja mēs varam pacelt, atvilkt, pacelt uz sānu, pievilkt klāt, rotēt. Ja, tā ir galvenā atšķirība, lai jūs saprotat, ka ne katrā locītavā jūs varat izpildīt visas kustības. Un ja mēs runājam par locītavu, tā ātri pastāstīšu, no kā vispār sastāv locītava. Ja? Lai locītavā izveidotos, mums ir vajadzīgas vismaz divas artikulējošas virsmas. Var arī būt vairākas virsmas, bet vismaz divas, ja, kā es minēju, piemēram, par šo te elkoņu locītavu mums ir apakšdāms, mums ir augšdāms un pa vidu veidojas šī te elkoņa locītava. Un tātad uz šīm te locītavu virsmām, uz galiem ir skrimslis, jā, lai nodrošinātu, kad kauls neslīd pret kaulu. Un apkārt šeit viss ir locītavas somiņa vēl. Ja? Iekšā ir locītavas dobums un apkārt ir locītavas somiņa, jeb tā sauktā kapsula, kurā ir iekšā šis te locītavas šķidrums, jeb jūs varbūt esat dzirdējuši sinuveālais šķidrums, kurš tad nodrošina, šis šķidrums neļauj berzēties locītavai pret locītavu, nodrošina šo te slīdēšanu, un visbiežāk arī, ja mums ir trauma, tad šis te, kad bieži saka, kad locītavā krājas ūdens, šis sinuveālais šķidrums, ja? Un tad, protams, mums locītavai ir arī vajadzīgi palīga aparāti, kas ir saites, diski, meniski un skrimšļi. Un tad ļoti svarīgi ir jums arī saprast kustību veidus. Ir sastopami šie te kustību veidi latviski, bet es jums iesaku mācīties šo te starptautisko latīņu nosaukumus, un tad mēs arī apskatīsim. Ja? Tad katrā locītavā ir iespējamas dažādas kustības. Ja mēs runājam, tad pirmā ir fleksija un ekstenzija, jeb saliekšana un atliekšana. Ja? Tātad, piemēram, pleca locītavā fleksija ir rokas pacelšana uz augšu, jā, tad saliekšana, un atliekšana ir, jā, ja šeit ir tā kā vidus no 0 grādi, atliekšana ir uz aizmuguri. Jā, tad fleksija es paceļu, ekstenzija pleca locītavā uz aizmuguri. Ja mēs atkal runājam par elkoņa locītavu, saliekšana elkoņa locītavā, fleksija, iztaisnošana, ekstenzija. Ja? Ja mēs runājam, piemēram, par mugurkaulā, fleksija ir noliekšanās uz priekšu, ekstenzija, atliekšanās atpakaļ. Ja mēs vēl, kad runāsim par katru locītavu atsevišķi pēc tam, ja, tagad galvenais, lai jūs saprotat, ka fleksija ir saliekšana un ekstenzija ir atliekšana. Ja. Ceļa locītava ir fleksija, mēs saliecam celi, ekstenzija, atliekšana, iztaisnojam celi. Tad ir abdukcija un addukcija, jeb kā parasti saka ABD un ADD. Ja. Abdukcija ir atvilkšana, atkal pleca locītava, abdukcija. Un addukcija, ADD ir pievilkšana šeit vai pievilkšana šeit. Ja, arī ar kāju mums ir abdukcija un addukcija, pievilkšana. Ja. Galvenokārt mēs abdukciju un addukciju arī runājam par ekstremitātēm. Iekšējā un ārējā rotācija, griešana uz iekšu un uz āru. Ja, plecā. Ārējā rotācija es griežu uz āru, jeb external rotation, un iekšējā rotācija, ja
plecā notiek kustība. Ārējā rotācija, iekšējā rotācija. Var arī to darīt ar saliektu roku, bet tas nemaina kustību plecā, tik un tā ir ārējā un iekšējā. Ja? Un arī gūžas locītavā mums ir iespējama iekšējā rotācija, ārējā. Ja? Iekšējā rotācija, ārējā. Cirkumdukcija, jeb apļošana, ja? Tātad cirkumdukcija mums ir iespējama rokās, mums ir iespējama iegurnī, mums ir iespējama arī gūžas locītavā, apļošana. Supinācija un pronācija, šeit mēs runājam par elkoņa locītavu, supinācija, pronācija. Atkal viegls veids, kā studējot, mēs to atcerējāmies. Supinācija, jeb sup, ka jūs nesat zupu. Sup. Ja? Šeit it kā jums būtu zupa un jūs nesat, un pronācija ir uz leju pagrieztu roku. Tad ir laterofleksija. Laterofleksija mēs galvenokārt runājam kustības mugurkaulā. Ja? Laterofleksija, nolieciens uz vienu sānu. Laterofleksija, nolieciens uz otru sāņu, jeb laterofleksija pa labi, laterofleksija pa kreisi. Elevācija, depresija. Elevācija ir pacelšana, depresija ir nolaišana. Ja? Galvenokārt runājam par pleciem. Tātad mums ir elevācija, mēs plecus paceļam uz augšu, un depresija nolaižam lejā. Ja? Un arī, piemēram, jūs domājat, kāpēc jums tas ir vajadzīgs? Jums, piemēram, atnāks klients, piemēram, uz masāžu, un izrakstā ir rakstīts no ārsta vai no fizioterapeita, kad labais plecs atrodas elevācijā. Ja? Un jūs domājat, ko tas nozīmē? Un tas nozīmē, tātad labais plecs atrodas elevācijā, jeb tātad novietots, jeb pacelts uz augšu. Protrakcija, retrakcija, virzīšana uz priekšu, atpakaļ. Iepriekš jau minēju, tātad protrakcija, tātad pleci, piemēram, atrodas protrakcijā uz priekšu vai retrakcijā atpakaļ. Ja? Tātad mugurkauls ir fiksēts uz vietas un ir tikai pleci protrakcija, retrakcija. Un šeit jūs redzat tabulu, saucamās normas, kādās šīm te kustībām, kādā amplitūdā ir jākustās. Ja? Un, ja šīs te locītavas ir ārpus normas, tad visbiežāk ir jāskatās, kāds ir iemesls. Ja? Dažreiz tas var būt muskuļu saspringuma dēļ, dažreiz tas var būt pasīvā aparāta, jeb kaulu sistēmas problēmas, lai jūs saprastu vairāk. Piemēram, pleca locītavu nedaudz paiešu slaidu uz priekšu. Vislabāk ir šos te grādus mērīt ar goniometru. Šis ir tāds kā lineāliņš. Protams, ļoti daudziem, ja strādā ar to ikdienā, jau ir tāds kā uztrenēts acu mērs. Ja? Bet, ja mēs gribam precīzi, tad rekur ir šis te goniometrs. Piemēram, ja mēs gribam izmērīt, vai ir normāla mobilitāte pleca locītavā, fleksijas virzienā, ja mēs lūdzam savu klientu pacelt šo te roku uz augšu un veikt fleksiju. Ja? Un tad, ja mums ir tas lineāliņš, mēs no šīs te momenta sākam mērīt šo te rokas pacelšanu, un ir svarīgi, lai šī te fleksija ir ap 160–180 grādi. Protams, labākā versija ir, ka tie ir tie 180 grādi. Ja? Tātad, ja mums aiziet 180 grādi, tā skaitās norma un nav mums šīs mobilitātes ierobežojumi. Ja? Bet, ja piemēram cilvēks paceļ tikai līdz šejienei, tas nozīmē, ka ir ierobežojums. Vēl jums ir jāskatās, vai katrā kustībā nav kompensācija. Piemēram, ja? Ka cilvēks paceļ šādi un saka, ir mana roka virs galvas fleksija, ja? Bet jūs redzat, ka to viņš kompensē ar muguras nopaļošanu. Ja? Vai arī, piemēram, paceļ nevis šeit, bet šādi te un saka, redziet, man ir fleksija, bet tā jau nav tīra fleksija, tas jau ir caur abdukciju. Ja? Tātad jums ir jānovērtē, lai, piemēram, tas viss notiek kvalitatīvi. Un visbiežāk, tad ir jāskatās, ja nepaceļ, kas tad ir? Visbiežāk, ja tā beigu sajūta ir tāda mīkstāka, tad visbiežāk tas var būt mobilitātes ierobežojums dēļ muskuļa,
jā, saspringumi, bet ja ir tāda atdure cieta, tad visbiežāk tur jau var skatīties, ja mēs runājam par plecu, tad tā ir tā pasīvā kaulu daļa, ja, kauli. Nu, un tad ir vienkārši skatāmies, ja, tātad plecu locītavā. Šādi mēs mēram fleksija, 160, 180 grādi jābūt. Ekstenzija, 50, 60 grādiem jābūt, bet korpus ir uz vietas, ja mēs nekur nenoliecamies. Adukcija ir 0. Kāpēc 0? Tāpēc, ka roka ir šeit blakus. Ja? Abdukcijai caur sāniņu smuki, ja? Mēs ejam 170, 180 grādiem beigās jābūt. Un arī visbiežāk abdukcija kompensēt caur fleksiju. Ja? Nevis, ka tā rociņa iet tīri šeit, bet caur priekšu. Iekšējā ārējā rotācija, tātad 70, 90, es atvainojos, iekšējā 70, 90 grādi un ārējā 80, 100 grādiem jābūt. Elkoņa locītavā fleksija, ja mēs noliekam, piemēram, gonometru šeit un mēram, tad cik grādi mums aiziet, tad 140, 150, ja kādam ir lielāk biceps, tas, protams, ir grūtāk. Un ekstenzijai ir jābūt 0 grādi, ja ļoti daudziem cilvēkiem ir hiperekstenzija, ka tā roka aiziet vēl, ja. Tā arī nav norma hiperekstenzija, ja, tad ekstenzijai ir jābūt 0 grādiem. Tad ir pronācija 80, 90 grādi un supinācija 80, 90 grādi. Plaukstas locītavā mums ir, es parādu visas kustības, lai jūs jūtaties droši par sevi, fleksija 70, 80 grādi un ekstenzija mums ir 60, 80 grādi. Radiālā deviācija ir 15, 20 un ulnārā 30, 40. Radiālā deviācija, atceraties arī, kā mēs atceramies, ja, tā ir šāda kustība. Un radiāli, piemēram, rādi super, ja? Tas ir radiāli, un ulnāra deviācija ir uz otru pusi. Tas tāds knifiņš, kā var atcerēties. Iegurņa locītavā fleksija 120, 125 grādi. Ja? Vai nu ar taisnu kāju, var arī ar saliektu kāju. Ekstenzija mums ir 15, 30 grādi šeit. Abdukcija 20, 30, abdukcija 30, 50 un addukcija mums iet pievilkšana 20, 30. Ja, un tātad kājā iekšējā rotācija ap 40 grādiem un ārējā rotācija ap 50 grādiem. Ceļa locītavā fleksija 140 un atkal tieši tāpat kā elkoņa locītavā ekstenzijai ir jābūt 0 grādi. Arī sastapsieties, ka daudziem aiziet šī hiperekstenzija, kad ir tā saucamā žargonā banāna veida kāja, ja? Kad tur ir, piemēram, kad ir -5 grādi, nevis 0 grādi. Atkal tā arī nav norma. Par potītes locītavu, dorsāla fleksija un plantāra fleksija, lai jūs vispār saprastu to kustību. Ja, plantāra fleksija un dorsāla fleksija. Atkal viegls veids, kā atcerēties plantāru fleksiju. Šo ir angliski augi ir plants, un it kā to ar pirkstgaliņiem gribi aizsniegt augus, ja plants zāli. Tā ir plantāra fleksija, kuras norma ir 50, 60 grādi, un dorsifleksija, ja, tātad 15, 20 grādi. Ja mēs liekam tātad goniometru pie potītes locītavas, plantāra fleksija, izmēram dorsāla fleksija. Un tad mums ir inversija un eversija. Ja, potītes locītava. Un šādi tad jūs varat skatīties, piemēram, ja ir ierobežojums pleca locītavā, un tā beigu sajūta ir tāda mīksta, elastīga, jūs varat mēģināt tātad strādāt un saprast, kuri muskuļi varbūt ir savilkti, ja, izmēram ar goniometru, cik tad grādi ir, jūs izmasējat, atbrīvojat, un, piemēram, nodarbības beigās, seansa beigās jūs paskatāties, vai šī te amplitūde ir uzlabojusies, ja, un tad tādā veidā jūs varat, kā teikt, skatīties, vai jūsu terapija strādā. Nu tālūk, ja, goniometrs, un paldies par uzmanību!